63 Rīgas vispār izglītojošās skolās ir noslēdzies ERAF finansētais projekts. Kā rezultātā 227 labiekārtoti kabineti, kuros aprīkotas jaunas tehnoloģijas, kabineti ir izremontēti, aprīkoti ar mēbelēm, un tas noteikti ir jauns ieguvums, jauns instruments skolotājiem šodien, ar kuru strādāt. Mēs ļoti ceram, ka šie ieguldītie līdzekļi, kas kopumā bija vairāk kā 8,5 miljoni, no kuriem 5,9 miljoni tika finansēti no ERAF fondiem, kā arī Rīgas domas ieguldījums 2,6 miljonu apmērā, būs tā pozitīvā investīcija, kura dos motivāciju. Tā ir iedevusi jaunus instrumentus skolotājiem, ar kuriem strādāt. Tādēļ izmantosim šo iespēju, kas mums ir dota. Izmantosim viņu ar ļoti lielu pašatdevi, paši mācoties, mācot savus skolēnus. Un galvenais, protams, skolēniem esiet aktīvi radošajā mācību procesā. Sadarbojieties savā starpā, sadarbojieties ar skolotājiem. Pieņemiet to jauno, ko mēs spējam dot šī projekta ietvaros. Stunda ir 9. klasē. 9. klase ir mācījusies par spiedienu uz virsmas un par spiedienu gāzēs. Un šajā stundā mēs nirsim dzelmē un skatīsimies, kāds ir spiediens šķidrumā. Tad stundas mērķis ir izpētīt fizikālos apstākļus šķidrumā un apskatīties, kā tos var praktiski izmērīt un kā pēc šiem mērījumiem pēc tam var prognozēt datus. Kā redzat, šodien mums uz tāfeles deg virsraksta dzelmes vilinājums, un mums runa būs par to, kā nolaisties okeāna dzelmē un kāds spiediens mūs tur sagaida. Ko mēs zinām par spiedienu? Jūs esat uzzinājuši, kā mēra spiedienu uz virsmas, un pagājušajā stundā mēs kāpām kalnos un paskatījāmies, kāds spiediens ir kalnu apstākļos. Šodien laižamies dzelmē un skatāmies, kādi ir apstākļi dzelmē. Nu, lūk, tas bija 1913. gads itāļu kara kuģim, gadījās tāda tehniska neveiksme, nogrimst kuģa enkurs. Kapteinis piestāja Grieķijai piedarošā salā un uz bortu uzņem kādu vīru, 1,70 m garu, kuram vēlāk ārsts konstatē, ka praktiski bungādiņas paliekas vairs tikai ir, bet šis vīrs apgalvo, ka viņš var ienirt 100 metru dziļumā. Nu, lūk, vīru sauc Georgio Hagistati, un viņš tiešām vairāk kārtīgi ienirst okeānā, atrod enkuru, tas ir 76 metru dziļumā, un paies vairāk kā 50 gadi, pirms šo niršanas rekordu vispār spēs vēl kāds oficiāli atkārtot. Nu, mūsdienās ir tā, ir cilvēki, kas ir aizrāvušies ar dziļu ūdens niršanu. Bet pirms mēs laižamies okeāna dzelmē, lūkšu jums padomāt tādu lietu. Uz savām baltajām lapiņām, kas ir jums uz soliem, tur, kur cipariņš 1, uzrakstiet lūdzu, kādu aprīkojumu jūs izvēlētos, ja jūs dotos ceļojumā uz ļoti dziļu vietu uz zemes, uz Mariānas dziļvagu. Vai kāds atcerās, kas tā tāda ir? Jā, praktiski dziļā. Bet cik metrus, cik kilometrus? Jā, 11 kilometru dziļa. Everests nevar sacensties ar šo te plaisu, kas ir okeānā, Mariānas dziļvaga. Tagad jums minūtu laiks uzrakstīt, ko jūs ņemtu paši nepieciešamo un kas pirmais iešaujas prātā, kas noteikti jāpaņem, ja jūs vēlētos tur ienirt tur lejā. Nu, tad pats nepieciešamākais, jūsuprāt, ir ierakstīts. Atcerieties, jūs cilvēki varbūt ēst gribēsiet kādu konfekti jāpaņemt. Nu labi, tas jokam. Bet tagad tās lapiņas lūdzu nolieciet kladēs pie aizmugurējā vāka, vispār aizmirstam. Bet klades ir pieraksti jūsēji ir vaļā. Un pārskatiet, atkārtosim mazlietiņ spiediens. Mazais burts P, tas bija, tā apzīmēja spiedienu, un to mērīja spēks uz noteiktu laukumu. Spiedienu varēja mērīt atmosfērās, bāros, paskālos un vēl citās mērvienībās. Un mēs rakstījām, ka viena atmosfēra, nu negluži precīzi, bet aptuveni ir arī vienāda ar vienu bāru. Bet paskālos tas ir apmēram 100 000 vai 1 × 10⁵ paskālu. Viena tāda lieta.
Ja gribam aprēķināt spiedienu ūdenī noteiktā dziļumā, tad ir jāizmanto šāda sakarība, kura izrietēs no tā, ka mēs te ieliksim iekšā to spēku, ar kuru viss ūdens stabs spiež uz kādu objektu, kas ir apakšā zem ūdens. Nu, lūk, un tad sakarība ir šāda. Blīvums ρ, reiz brīvās krišanas pātrinājums G, to jūs jau pazīstat, un reiz dziļums H, spiediens šķidrumā un arī gāzē, būs blīvums, piemēram, ūdenim, ja tajā nirstam, brīvās krišanas pātrinājums un dziļums. Nemaz daudz vairāk neko mums nebūtu tā no šī jāzina, bet tagad, kā jau troliju, nirsim dzelmē iekšā, izpētīsim, kādi tur ir apstākļi. Tagad jūs dalīsieties divās daļās. Viena daļa būs tie, kas sēž 1., 3. un 5. solos. Otra daļa, 2., 4. soli. Tad vienai daļai būs jāstrādā ar tekstu un vienai ar datu savācējiem. Tie, kas strādās ar tekstu, tiem es esmu sataisījusi tādas garas slejas, kuras jūs pie sevis tur uz galda izritināsiet un paskatīsieties, kādā dziļumā ir kādi noteikti fizikāli apstākļi. Cik dziļi kas notiek, tad, kad nirst dzelmē. Tad, kad šis būs izdarīts, un to jūs izdarīsiet savos pierakstos, bet tabulu paraugi ir šeit. Tad, kad to izdarīsiet, tad vairāk intereses pēc varēsiet izlasīt tekstu par to, kā jūtas cilvēks, tad, ja ienirst, piemēram, 100 metru dziļumā. Tie būs tie, kas strādās ar tekstu. Nu, lūk, tad viņu uzdevums būs aizpildīt lūk, šādu te tabulu. Savukārt, tie, kas būs otrie, tiem būs jāizmēra spiediens, kā vispār reāli varētu izmērīt viņu tad, ja mēs nirstam zem ūdens. Šim nolūkam te ir tās garās caurules, kuras ir piepildīts ar ūdeni. Caurulēs iekšā laidīsim atsvaru, lai tas grimst, bet atsvaram ir piestiprināta caurulīte un mērlenta. Un caurulītei otrs gals ir pie spiediena sensora, kuru mēs tad pēc tam pieliksim klāt pie datu savācēja. Datu savācēju ieslēgsiet mērījuma režīmā parastajā un izmērīsiet spiedienu. Nosakiet spiedienu arī sākumā, pirms jūs esat iemērkuši iekšā ūdenī to. Tad jūs laižat iekšā atsvaru un skatāties, cik dziļi esat ielaiduši un nomērat spiedienu. Un tad ievadiet datus Excelī un uztaisiet grafiku, kāda jums ir spiediena atkarība no dziļuma. Cik dziļi kāds spiediens. Nu, un pēc minūtēm apmēram 10 mēs skatīsimies, kas katrai skolēnu daļai ir sanācis. Jums uz darba lapām ir rakstīti jūsu uzdevumi, aiziet, varat strādāt. Ja? Tad šitā te grupiņa, un tai grupai es aiznesīšu pēc mirkļa. Ja? Re, kur ir? Jā, jums tabula pierakstos. Reku jūsu. Viss vajadzīgās. Jā, jūs te patās un pēc tam tos datus. Jūs jau varat datoru paņemt, nolikt šeit priekšā. Tā jums būs visvieglāk. Ņemam caurules, mēģinam neizliet ūdeni ar visiem statīviem. Tiem, kuriem ir 1,5 metru caurules, nu tie, protams, mēra dziļumu līdz tam 1,5 metram. Vai visiem izdodās atrast, kur mēra spiedienu? Šeit būs kilopaskālos. Jāiet iekšā parastajos mērījumos, pirmais ir spiediens kilopaskālos. Tā, atradāt, kā mērīt spiedienu? Ir 700 kilopaskāli, bet tas ir 0 metru dziļumā.
kilopaskāli. Bet, mums tagad jau ir 0 metru. Tur ir 7000. 7 kilopaskāli šeit darīja. Kur ir kilopaskāli? Tad tie ir 0 metros. Nu jā, tie ir tagad 0 metros. Un tad jums ir jāpaņem krēsls viens, jo jūs jau netiksiet klāt caurulē, tā ir 2-metrīga. Tiem, kuriem ir 1,5 metru caurulis, nu tie, protams, mēra dziļumu līdz tam 1,5 metram. Nu tā. Tie, kas strādā ar tekstu un dziļuma līkni, tiem es tad iedodu bonusu tekstu par to, kā cilvēks jūtās. Tad, kad ir laiks, var izlasīt arī šo. Došu katram, ja? Bet to tad, kad ir izdarīts uzdevums. Ai. Saki. Jā, ļoti labi, ka fiksi. Tie, kas strādā ar tekstu, jūs tabulas visas ailes nevarēsiet aizpildīt. Vai mani dzird tie, kas strādā ar tekstu? Visas tabulas ailes nebūs aizpildītas, dažas paliks tukšas. Tās jūs varētu papildināt tikai ar aprēķiniem. Bet viņas ir ieliktas tāpēc, ka tur norādīts par gaismas un spiedienu īpašībām. Laiks apmēram vēl 5 minūtes, uzdevumu nevar pārāk ilgi pildīt. Tie, kas strādā ar tekstu, es pavisam esmu piemirsus jums pateikt, ka jums taču vajadzēs šķidrumu blīvumu, vai ne? Kurš zina no galvas? 1000 kg uz kubikmetru, bet grāmatu beigās jūs varat tabulās tās atrast. Tātad vienkārši 1000 kg uz kubikmetru. Bet tad, ja jūs esat izrēķinājuši pēc formulas, jūs esat izrēķinājuši paskālos. Un tad jums ir jādala ar 100 000, jūs dabūsiet spiedienu bāros vai atmosfērās. Varētu būt tā, ka jums ir grūti pārveidot no vienām vienībām uz otrām. Ja? 1000. Ja. 1000 kg uz kubikmetru. Bet tad, ja jūs esat izrēķinājuši pēc formulas, jūs esat izrēķinājuši paskālos. Un tad jums ir jādala ar 100 000, jūs dabūsiet spiedienu bāros vai atmosfērās. Ja? Otrā grupa izmērīja ūdens spiedienu un uztaisīja grafiku, un pēc grafika ir jāprognozē, kāds būs spiediens 10–11 km dziļumā. Lai to prognozētu, jums darba lapās jau ir rakstīts. Jūs uzklikšķinat uz grafika līknes, es pārslēgšos uz savu grafiku, kur ir meiteņu uzņemtais grafiks. Mēs uzklikšķinām ar labo pogu uz grafika līknes, un pats apakšējā komanda ir formatēt datu sēriju. Un formatējot datu sēriju, mēs... Es laikam ne to noklikšķināju. Nē, es atvainojos, formatēt tendences līkni, ir tāda jādabona. Un tad, kad tas ir dabūts uz ekrānu, tad apakšējā daļā ir prognoze uz priekšu, un jūs ievadat darba lapā doto periodu. Tas ir 10 000 metru, tas ir 10 km dziļums. Un tad grafiks automātiski tiek prognozēts, izejot no jūsu datiem, kāds tad būs dziļums, tad, ja jums būtu iespēja mērīt vēl dziļāk. Tad paceļ rokas tie, kuriem jau Excelī ir ievadīts grafiks. Vieni ir, jā, pārējiem arī jau ir, vēl daži te vada. Un galvenais būtu paskatīties to, kā prognozēt tendences līkni un cik tad varētu sanākt aptuveni pēc jūsu plāna spiediens 10 km dziļumā. Nu, lūk. Tagad iesim pie nākošā uzdevuma. Uzmanību, nākošais uzdevums. Uzmanību visiem. Nākošais uzdevums. Tie, kas strādāja kā pirmā grupa ar tekstu, viņi zinās atbildēt uz pirmās grupas atbildēm. Papildināt teikumus vai atbildēt. Proti, ienirstot okeānā vai jūrā, krāsas pazūd jau tik un tik metru dziļumā, 10 metru dziļumā spiediens ir jūsu izrēķinātais un tā tālāk. Savukārt otra grupa varēs pastāstīt pirmajai par šādiem jautājumiem. Izmērot spiedienu, es mērīju spiedienu metra dziļumā un sanāca tāds. Pēc mērījumiem es varu prognozēt, ka 10 km dziļumā tas spiediens būs šāds. Tad paskatieties, uz kādiem jautājumiem jums ir jāatbild otrai grupai.
saprotiet, kādas ir jūsu atbildes, un tad ir uzdevums. Uzdevums ir šāds. No otras grupas, tās, kurā jūs neesat, dabūt atbildes uz jautājumiem. To visvieglāk izdarīt, ja jūs šādi te griežaties šādi, ja? Tur ir 2 teksti. Klau. Jūs apmaināties ar informāciju turieni, ja? Tā. Jūs apmaināties šeit ar informāciju, un jūs te apmaināties ar informāciju, ja? Meitenes un puiši, jums ir jādabūna atbildes no teksta grupas, nu tad jūs atrodiet kādu teksta grupu, vienalga kuru, un dabūniet atbildes. Droši drīkst staigāt. Laiks tikai 3 minūtes. Informācija ir salīdzināta. Tagad tie, kuri var atbildēt, tie palīdzēs arī man noskaidrot atbildes uz šiem jautājumiem. Tie, kas lasīja tekstu, ir izrēķinājuši, cik liels spiediens būs apmēram 10 km dziļumā. Lūdzu, nosauciet, cik jums sanāca spiediens. Cik? Nē, tie, kas lasīja tekstu, izrēķināja. Meitenes, piemēram, cik jums sanāca dziļumā 10 km spiediens, tā kā jūs izrēķinājāt? Labi, dziļvagā ir 11. Kas? 110 bāri sanāca. Paskālos. 1 100 000. Dažādi cipari. Labs ir, bet cipariem atšķirās jau otrais skaitlis, bet paskatāmies, cik apmēram paskālos iznāk. Pasaki tu vēlreiz. Nāc uzrakstīt. Man sanāk 110. Nu, dod šurp, es paskatīšos. 110 un tad? Un tad es vienkārši noiznāju. Cik nulles? 110 un 6. 110 miljoni, ja? Aha. 2, 3, 4, 5, 6. Nezinu, varbūt, ka varētu būt taisnība šis te skaitlis. Tie, kas mērīja, izmērīja līdz 1,5 metram, vai spiediens tā kā palielinājās? Kādu līkni ieguvāt? Taisna, līka? Mazliet līka? Manuprāt, ka sakarība ir... Tad jūs ieguvāt... tā. Tad jūs ieguvāt grafiku, kas principā ir lineārs, un jūs varējāt prognozēt uz priekšu, ka tā tas pat attīstīsies. Un tad, ja jūs skatāties 10 km dziļumā, jūsu spiediens 800? Tā, 800 sanāca? Jūs tikai esat aizmirsuši daļu nulles, ja? Tā, un vēl nulles jums vajadzētu tur pastīties. Cipari mazliet atšķirās. Īstenībā tie praktiski rezultāti jūs paši redzat atšķirās. Nozīmē, vajadzētu pārmērīt precīzāk, un tad varam prognozēt. Viens. Otrs, ūdens pats sevi saspiež. Un īstenībā, ja jūs ienirstat dziļumā, tad jums ūdens blīvums ir stipri lielāks. Turklāt tas vēl ir okeāns, nevis tīrs ūdens. Un arī tāpēc dati atšķirās. Tad mēs šodien esam noskaidrojuši, kādi ir apstākļi. Gaisma, spiediens, nirstot ūdenī. Tagad jūsu uzdevums ir paņemt tās pašas baltās lapiņas, kuras jūs rakstījāt stundas sākumā. Paskatieties, vai jūsu sarakstu ir ar ko papildināt, vai ir vēl kas tāds, ko jūs tagad zinat, jau tagad ņemsiet līdzi. Bet savukārt otrajā pusē lapiņai, otru pusi pagriežot, uzrakstiet lūdzu, kādi ir fizikālie apstākļi 10 km dziļumā zem ūdens. Piemēram, Marijāns dziļvagā. Gaisma un spiediens.
kādi jums sanāca šie fizikāli apstākļi. Tagad var paņemt, uzrakstīt savus datus. Tad es arī redzēšu, vai tie dati mums ļoti atšķirās vai tikai nedaudz, un tad tos mēs varēsim apkopot. Tātad otrā pusē, kāds ir spiediens, kāda gaisma, jeb kāda ir fizikāli apstākļi Mariānas Dziļvagā. Tad, kad tas ir izdarīts, lūgums lapiņas pa soli rindām uz priekšu, un tad pats pēdējais, kas šodien. Izrādās, vārdu nevajag, var pilnīgi bez vārda. Es turpināšu tālāk, kamēr jūs dodat lapiņas. Izrādās, ka Mariānas Dziļvagā cilvēki ir nolaidušies lejup tikai 2 reizes. Pirmais bija batiskavs Trieste, vairāk kā pirms 50 gadiem, un otrs tagad, pavisam nesen, režisors Džeims Kamerūns uztaisīja savu batiskavu, bet ne līdz tam dziļumam, bišķi mazāk, un nolaidās lejup. Paskatāmies sākumu šim video. Tas ir Kamerūna batiskavs, ar kuru viņš vairāk kā pēc 50 gadiem ir otrais cilvēks, kas nolaidies. Tā ir Trieste, tas bija tas pirmais batiskavs. Un tāds izskatās Kamerūna. Speciāli izveidots šim nolūkam. Ārpusē ir gaismas. 8 gadus viņi veidoja to. Ārpusē ir gan gaismas, gan filmēšanas kameras, lai var uzfilmēt, kas notiek ārpusē. Arī ar Triesti tas bija liels izaicinājums nolaisties tik dziļi zem ūdens. Bet viņi neko nesafilmēja, šie dati diemžēl netika paņemti līdzi tālāk. Kamerūns nolaidās apmēram 90 minūšu laikā lejup. Klau, tad jūsu mājas uzdevums ir iegūglēt un paskatīties šo ceļojumu lejup. Tur ir daudz dažādu failu. Šodien visiem paldies par darbu stundā. Uz citu reizi.